Mēs visi tiecamies pēc laimes, vai ne? Tu taču gribi būt laimīgs. Es arī visu mūžu esmu vēlējies būt laimīgs. Un visu mūžu es pēc kaut kā tiecos. Man likās, ka tad, kad es kaut ko sasniegšu, tad, kad būs gana, tad es būšu laimīgs. Man likās, ka tad, kad man būs krūts darbs, varēšu atļauties ceļot un būs sava māja, tad arī būs viss superīgi un forši. Un zini ko? Es to visu sasniedzu. Un es tāpat nejūtos iekšā laimīgs. Tāpat es dzīvoju trauksmē, nemierā, stresā. Paradoksāli, jo es vairāk ieguvu materiālajā plānā, jo vairāk stress iekšā radās. Likās, ka es to visu varu pazaudēt, ka ir nedroši, ka vajag vēl. Redzi, pagāja daudzi gadi, pirms es sapratu, ka laime nav jau tajos ārējos faktoros, bet tie ārējie faktori jau arī nav slikti. Bagātība, nauda, finanses, lietas, tas viss ir vajadzīgs, tas viss tev dod iespēju šajā te materiālajā pasaulē eksistēt un piedzīvot sevi un kaifot pa dzīvi. Bet paši par sevi tie visi faktori laimi nenes. Laime ir tevī iekšā. Un tad ir nākamais jautājums, kas tad ir tas tevī iekšā, kas ir tā laime? Laime ir nekas cits, kā tava spēja regulēt sevi, regulēt savas emocijas. Tā, kad tava nervu sistēma ir sabalansēta, un tu vari adekvāti priecāties, kad jāpriecājas, bet neiekrist afekta stāvokļos. Un arī tad, kad dzīvē ir grūtības, tu vari adekvāti pabēdāties, ja vajag, pasērot, ja vajag, bet neiekrist ilgstošās depresijās, un tev nav dusmu lēkmes, un tevī nav kaut kādi neizskaidrojami, kaut kādi dzinuļi, kas kaut ko burtiski dzen tevi darīt nesaprotams lietas, un ka tu nesaproti, no kurienes tas viss nāk. Tu sastriedies, kaut arī negribi sastrīdēties. Tu kaut kur skrien, ķer, grāb, dari, tev nav konkrēta plāna. Liekas, ka tev dzīviet autopilotā. Tad, kad tev tas viss nav, un tu vienkārši vari būt mierīgs, un tad just, kas tev ir vajadzīgs, uz kādu mērķi tu ej, un priecāties par dzīvi. Tā arī ir laime, tā spēja sevi regulēt.